Apustuļu rakstos vēstulē ebrejiem 8. nodaļā ir citēts pravietojums no Jeremijas grāmatas 31. nodaļas. Vēstulē ebrejiem tiek uzsvērts, ka šī pravietojuma un apsolījuma autors ir pats Jēzus. Ko Jēzus tur saka? Redzi, nāk dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību. Es likšu savus baušļus viņu prātā un tos rakstīšu viņu sirdīs un būšu viņiem par Dievu. Bībeles latviešu tulkojumā nav uzsvērts, kādu likumu Jēzus rakstīs cilvēku sirdīs jaunās derības laikā. Mums, kas šodien dzīvojam, būtu interesanti uzzināt, kādu likumu tad Jēzus grib ierakstīt mūsu sirdīs, vai ne? Kā to noskaidrot? Ļoti vienkārši. Atrodam Jeremijas 31. nodaļu, jo tā ir vieta, kur Bībelē pirmo reizi ir lietots termins jaunā derība, un lasām šo tekstu oriģinālajā senebreju valodā. Jēzus saka, es Toru rakstīšu viņu sirdīs. Aizraujoši, vai ne? Aicinu sekot līdzi nodarbību ciklam ar nosaukumu Tora šodien. Šo ciklu jūs varat atrast YouTube kanālā Atverot Bībeli. Lai nepalaistu garām nākamās cikla lekcijas, abonē YouTube kanālu Atverot Bībeli.